Nu, dāmas un kungi, mēs esam tikuši līdz mūsu pirmajai diskusijai. Jā, arī tiešraides skatītāji noteikti sarosieties. Būs iespēja piedalīties arī jautājumu uzdošanas sadaļā, bet par to visu noteikti cīkāk diskusijas gaitā. Jaunieši ir būtiska mūsu valsts demokrātijas daļa, kuros ir jāieklausās, jā, bet, diemžēl, realitātē jaunieši sastopas ar dažādiem šķēršļiem, kas attur jauniešus no aktīvas iesaistes lēmumu pieņemšanā. Vairāk par iemesliem un to, kā veicināt jauniešu iesaisti politiskajās debatēs un lēmumu pieņemšanā, atbildēs mūsu šīs dienas pirmās diskusijas viesi un dalībnieki. Tātad tēma mums ir sekojoša: kā veicināt jauniešu iesaisti politiskajās debatēs un lēmumu pieņemšanā. Uz skatuves aicināšu, protams, ar jūsu aplausiem, dāmas un kungi, kā jau es teicu, sākumā būs jāaplaudē vairāk kārtīgi Latvijas valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Lūdzu. Tieši tāpat arī 14. Saeimas deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis tiek aicināts uz skatuves. Vēstures un politikas skolotāja Aija Prokopova uz skatuves droši var doties. Un diskusijas moderators mums būs jaunatnes jomas aktīvists Dāniels Liecis. Lūdzu. Un pirms diskusijas sākuma neliels video. Lūdzu. Labrīt, cienījamie klausītāji, panelisti un tie, kas mums seko attālināti. Cerams, ka jūs izbaudīsiet šo diskusiju. Mani sauc Dāniels Liecis, un kā jau Lauris minēja, esam pulcējušies šeit, lai runātu par tēmu, kā veicināt jauniešu iesaisti politiskajās debatēs un lēmumu pieņemšanā. Jautājums ir būtisks ne tikai jauniešiem, bet arī visai sabiedrībai un politikas veidotājiem, jo ātrāk vai vēlāk tas skars mūsu valsts nākotni un tās attīstību. Mūsu diskusijā mēs meklēsim atbildes, dalīsimies viedokļos un pieredzē par jauniešu lomu un iespējām Latvijas politiskajā ainavā, kur un kāda vieta ir Latvijas jauniešiem. Jautājuma gadījumā aicināšu jums visiem tos iesniegt Slido platformā, ko var redzēt klātienē uz šīm sienām. Tur ir QR kods, ko noskanēt, attālināti ir arī QR kods, ko noskanēt. Ja iespējams jūs neredzat šo QR kodu, jūs varat ierakstīt mājaslapu ei.uz Līpsvītra AIF jautājumi. Un dodamies tālāk par šodienas panelistiem. Mums šodien pievienojušies 3 burvīgi jauki panelisti. Pirmkārt, sāksim ar Latvijas valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, kā valsts augstākā politiskā amatpersona. Un interesants fakts, Latvijas vēsturē jaunākais valsts sekretārs valsts pārvaldē 22 gadu vecumā. Aplausi! Turpinot ar nākamo panelistu, Aija Prokopova, Eiropas klubu un vēstnieku skolas vadītāja, kā arī skolotāja Dobeles valsts ģimnāzijā. Un Aija ir pazīstama ar savu vērtīgo ieguldījumu jauniešu izglītībā, un viņas darbs ir būtisks jauniešu politiskās apziņas veidošanā. Viņa ir tā, kas stāsta jauniešiem, kāpēc vajag balsot, kāpēc vajag doties uz vēlēšanām. Aplausi. Un visbeidzot, trešais runātājs ir Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Saeimas deputāts un bijušais politiskās partijas jaunatnes organizācijas vadītājs. Dāvis ir jauniešu iesaistīšanās veicinātājs tieši politiskos jautājumos un ar praktisku pieredzi. Un aplausi tad trešiem runātājiem. Un tagad sāksim ar jautājumiem. Tas iemesls, kāpēc mēs esam atnākuši šeit, lai dzirdētu viņu 3 viedokļus. Un sāksim ar tādu vienu vispārīgāku jautājumu. Aicināšu katru no jums dalīties savos viedokļos par jauniešu lomu Latvijas politikas attīstībā. Viens, un otrs par kādu jūsuprāt ir faktori, kas ietekmē jauniešu viedokļu izteikšanu politiskajos jautājumos. Un varbūt sāksim, Aija, ar tevi. Dien. Kā tad ir ar jauniešiem? Īstenībā es ļoti
jūtos pagodināta un lepna par to, ka man ir iespēja strādāt ar jauniešiem un dzirdēt viņu viedokļus ikdienā. Bet man vienlaikus ir arī skumji, ka jaunieši bieži vien sastopas ar to, ka citi negrib, pieaugušie negrib dzirdēt viņu viedokļus. Un tad ir jābūt pa vidu tam vidutājam, kuram ir jāparāda jaunietim, nē, tava balss ir svarīga, jā, tavs viedoklis arī ir svarīgs, pareizs. Pat ja vecāki tam nepiekrīt, pat ja kolēģi tam nepiekrīt, es nemaz nerunāju jau par augstāk stāvošajiem, ir ļoti, ļoti grūti, bet vienlaikus ir jābūt arī tādam stingri stāvošam uz kājām. Un es runāju par tiem cilvēkiem, kuri strādā konkrēti ar jauniešiem. Parādīt jauniešiem, ka viņi nav vieni teis savās domās. Es domāju, ka tas ir būtiskākais faktors no manis, kā parasta ierindas skolotāja. Paldies tev, Aija. Un varbūt paturpināsim tad, Dāvi, varbūt kā savus komentārus piebilda tam, ko Aija teica. Skaidrs, ka bieži vien jaunieši to savu lomu varbūt ne līdz galam apzinās. Viņi neapzinās to, ka principā viņiem ir tā balss un tā iespēja arī lemt par savu nākotni. Un es gribētu teikt, ka tā ir arī mūsu visu atbildība, ka varbūt jaunieši ne līdz galam to apzinās, jo līdzīgi kā ar olimpiskajām spēlēm, kuras sāks mājās, tāpat ir arī ar politiku. Arī politika sāks mājās. Un skaties, no kuras puses gribas, bet tomēr arī šodien dzirdējām no iepriekšējā runātāja, tad šī pirmā politiskā pieredze parasti ir runājot ar vecākiem vai pārspriežot ar vecvecākiem pie panorāmas vai ejot kādam līdzi no ģimenes locekļiem uz iecirkni. Un es arī atceros no savas pieredzes, ka tev tur iedod tās lapiņas un tu it kā aizpildi, lai gan tev tur, es nezinu, 7 vai 8 gadi, un tad tu sāc interesēties par to. Un vecāks sāk skaidrot, kāpēc balso par to vai par to nē. Un šī varbūt ir viena no tām problēmām, ka mēs ģimenēs par maz runājam ar bērniem par to, kas ir politika. Un skaidrs, ka no sākuma tas ir jāsāk kā spēle, un tad jau tālāk, protams, ja cilvēkam rodas šī izpratne par to, kā viņu ietekmē vēlēšanas, tad jau viņš arī sāk tālāk par to interesēties skolā, universitātē, sāk runāt ar to par draugiem un tā tālāk. Un varbūt šis ir viens no tām lietām, kas pašam jaunietim neļauj to viņa lomu līdz galam apzināties šobrīdējā sabiedrībā. Paldies, un tad, prezident kungs, varbūt jūs vēl arī ko piekomentēt pie šī jautājuma. Kādi, jūsuprāt, ir jauniešu loma Latvijas politikas attīstībā un kādi faktori ietekmē viņu izteikšanu politiskajos jautājumos? Es taču tikko veselu referātu nolasīju par šo tēmu. Jūs taču negribēsiet dzirdēt vēl vienu atkārtoju. Nē, bet mazliet savādāk to pavērsīšu. Cik no jums šeit zālē, tagad ir ļoti, ļoti spilgtas gaismas, bet mēģināšu kaut kā saskatīt, cik no jums šajā zālē tic, ka jūs varat ietekmēt savas pašvaldības lēmumu. Atceliet rokas. Un cik netic? Ne, man visvairāk patīk šī pirmā rinda ar jauniešiem. Paldies viņam! Paldies! Paldies arī! Bet cik netic? Nu, nebūs. Un cik no jums tic, ka var ietekmēt Saeimas lēmumus? Citu mazāk. Un Eiroparlamenta? Ir pavisam maz. Tas ir ļoti interesanti, jo acīm redzami, tad laikam parādās tā pirmā lieta, par ko vajadzētu domāt arī tiem, kas, piemēram, šobrīd kandidē uz Eiroparlamentu, nākamgad uz pašvaldību vēlēšanām un aiznākamgad jau mums būs Saeimas vēlēšanas. Tātad par pašvaldībām jūs esat diezgan vienprātīgi, ka jūs varat. Redzot, tāpēc, ka sevišķi tie cilvēki, kas dzīvo novados, nelielās pilsētās, jums ir iespēja noteikti satikt vietvaras vadītājus, deputātus ikdienā, aprunāties, gan jau tas ir arī tante, onkulis vai skolotājs vai kāds uzņēmējs. Ar Eiroparlamentu izskatās ir diezgan švaki. Un, manuprāt, ka te ir divas atbildes, ka tomēr acīm redzami mums visiem
ir jāpadomā, kā padarīt to politiku tuvāk ne tikai jauniešiem, bet arī vispār cilvēkiem kopumā. Un otra lieta, viss to, ko es teicu, drīz būs publicēts, varat vēlreiz izlasīt. Tas tikai apliecina gan par partiju iekšējo organizāciju, gan par mūsu pašu katra spējām pārliecināt kādu vēl cilvēku, kas varbūt šaubās par to, viņa balss tiks uzklausīt. Bet es nobeidzot šo te atbildi teiktu tā, ka es tikko burtiski aizvakar atgriezos no Pasaules ekonomikas fóruma Davosā. Tas galvenais temats bija, kā atjaunot uzticību. Kā atjaunot uzticību nacionālajām valdībām, kā atjaunot uzticību starptautiskai sistēmai, un acīm redzami, ka vismazāk varbūt problēma ir pašvaldību līmenī, bet nacionālā un Eiropas līmenī, un tad jau vēl tālāk globālā līmenī. Tas tagad politiķiem ir jādomā, kāpēc tās rokas, tā skatoties, ceļās ar vien mazāk, jo augstāk mēs kāpjam. Un šajā diskusijā par to būs mums visiem jāparunā. Paldies jums visiem trijiem par atbildi uz pirmo jautājumu. Es ticu, ka kādam ir ļoti jautājumi, ko jūs varat droši arī uzdot, ko mēs arī tad diskusijas noslēgumā uzdosim šiem trim skaistajiem panelistiem. Un tagad dodamies tālāk uz pirmo. Paldies par komplimentu. Pelnījuši esat. Un tagad dosimies tālāk uz tādiem jautājumiem, kas ir balstīti tieši uz jūsu pieredzi. Un sākuši varbūt Aira tev kā vēstnieku skolas un Eiropas klubu vadītāju. Kāda tavuprāt galvenie izaicinājumi un apstākļi, kas ietekmē jauniešu lēmumu pieņemšanu un viedokļu dalīšanos? Kā jūs domājat, vai politiskā iesaiste ir pieejama visiem jauniešiem pie jūsu skolām? Katrā ziņā, jebkuram jaunietim iespēja ir. Cits jautājums ir, cik ļoti viņš pats ir gatavs izmantot šo iespēju, kas viņam ir dota. Un tad es teikšu tā, ka tālāk jau tā ir mana atbildība no vienas puses, jo man ir jābūt tam mārketinga speciālistam, kam šo produktu pārdot. Politika, jaunieti, ej un dari. Un man ir jāizdomā, man kā pieaugušiem jāizdomā tas ceļš, kā man piesaistīt pēc iespējas vairāk tos jauniešus, kuriem tas vispār interesētu. Un es īstenībā šajā brīdī gribētu teikt, ka ne tikai viss sākas ar ģimeni. Īstenībā jebkuram no mums, pieaugušajiem, kam vēl ir iespēja ietekmēt jebkura jaunieša viedokli, domas un skatienu uz pasauli, mums jebkurā brīdī ir jābūt gataviem teikt, jā, nāc, dari, tava balss ir svarīga, es tevi dzirdēšu, mēģināšu tavu problēmu atrisināt vai parādīt ceļu, kā to darīt. Un īstenībā tas lielākais izaicinājums patiesībā ir pavilkt līdzi arī citus pieaugušos šai idejai, jo lielos vilcienos tu dažkārt paliec viens pats. Un jaunieši jau to visu redz, viņi kā sūkļi to visu uztver. Bet, ja es kā skolotājs redzu, ka no vienas klases vai no vismaz 3 gadiem man vismaz 3-4 jaunieši aktīvi iesaistās, tas ir labs sākums, es teikšu, priekš manas nelielās skolas. Varbūt, teiksim, kāda Rīgas lielā ģimnāzija teikt, tas nav daudz. Man tas ir daudz. Šodien šeit arī ir 4 mani skolojamie, kas 3-4 gadu laikā ir pievērsušies politikā. Viņi šobrīd ir diezgan augstos posteņos šeit konkrēti. Līdz ar to es teiktu vairāk tā, ka jebkura mūsu pieaugušā atbildība ir uzņemties visu to nastu, un runāt, un vēlreiz runāt. Kaut kad jau viņam tas aizies. Burīgi, paldies. Es redzu, ka pārējie panelisti sāk smaidīt to, ko aizsākt. Es domāju, ka būs varbūt komentāri, par ko piebilst varbūt par to, ko viņi teica. Bet droši tagad arī komentārus par to. Un uzreiz arī uzdošu prezidenta kungam nākamo jautājumu. Ņemot vērā jūsu pieredzi tieši starptautiskā līmenī, kā jūs redzat jauniešu lomu un ietekmi tieši starptautiskajā politikā? Un kādus procesus jūs ierosināt, lai jaunieši varētu pārstāvēt un aizstāvēt vienaudžus starptautiskā līmenī vairāk? Es papriekšu teiktu, ka mēs laikam sinhroni pasmaidījām, jo gribējām uzzināt, kas tie 4 ir, kas ir tais augstajos posteņos, lai zinātu tiešām, kas ir tas veiksmes stāsts, kā skolotāji tiešām var iedvesmot ne tikai iet uz vēlēšanām, bet būt arī aktīvam tajā politiskajā procesā. Bet, ja nopietni atbildot uz jautājumu, redziet, tagad
pēdējo gadu laikā, vai tie būtu dažādi apvienotā nācija organizācija pasākumi vai Eiropas Savienības pasākumi, plašāki samiti, arī, piemēram, es pavisam nesen biju tā saucamajā COP28 klimata pārmaiņu samitā, ko rīkoja ANO un piedalījās faktiski gandrīz visu valstu vai vadītāji vai valdību vadītāji Dubajā. Vienmēr ir kaut kas, kur tiek uzaicināti jaunieši. Kaut kas, kur notiek paralēli pasākumi. Un tas viss ir ļoti labi, jo tas, manuprāt, tiešām veicina jūsu līdzdalību, jūsu interesi, jūsu iespēju doties un diskutēt par dažādiem jautājumiem ar saviem vienaudžiem, meklēt risinājumus, bet kas gan man ir jāsaka, pilnīgi godīgi, es nemelošu. Brīžiem ir tāda sajūta, ka tiem organizatoriem šad tad ir svarīgi, lai būtu viens jaunietis, kurš uzkāpj uz tribīnes, kaut ko pasaka, visi aplaudē, un būsim godīgi, pēc tam aizmirst. Un tā ir pagaidām tā nelaime. Tas pirmais labais solis ir spērts. Jūs jau esat, jums ir iespēja būt un runāt par daudzām lietām. Vai tā būtu ANO ģenerālās asamblējas septembra sesija, kur parasti ir paralēli pasākumi. Mums ir ANO jauniešu delegāti arī no Latvijas. Man ir pašam bijusi ļoti laba pieredze gan kā ārlietu ministram, gan tagad arī no Rīgas pils skatoties. Bet ir jāsāk mēģināt spērt tas nākamais solis, jo jaunieši ir iespēja runāt, vēl būšu godīgs, tā iespēja būt sadzirdētiem būs jāizcīna. Burīgi, paldies par atbildi, tādu padziļinātu. Es redzu, ka mums sāk vēl parādīties ļoti daudz jautājumu. Tie, kas iesniedz jautājumus, tur ir tāda opcija, ka jūs varētu uzspiest like uz jautājumiem, un tiem jautājumiem, kuriem būs visvairāk laiki, tad tos mēs, vislielākā iespēja, ka tos mēs arī uzdosim. Un jūs redzat, ka šobrīd ir ļoti daudz jautājumu. Varbūt no tādiem jautājumiem, ko mēs jau esam priekš sagatavojuši, vēl vienu uzdošu, un tad ķersimies pie jūsu jautājumiem. Dāvi, jautājums tev. Ņemot vērā, ka tu esi kā Saeimas deputāts un bijušais politiskās organizācijas, jaunatnes organizācijas vadītājs, un tas jautājums ir par, kā tu saredzi jauniešu iesaistes nozīmi un to ietekmi uz Latvijas politiku nākotnē. Skatāmies uz nākotni. Kādi konkrēti soļi, tavuprāt, ir nepieciešami, lai veicinātu jauniešu aktīvu līdzdalību un viedokļu ņemšanu vērā? Tas, ko prezidenta kungs tu pat minēji, gadrīz jau. Jā, pa lielam, būsim godīgi. Lielākais, manuprāt, izaicinājums tieši tādos politiskos jautājumos strādājot ar jauniešiem ir nevis viņus piesaistīt, bet noturēt to interesi par politiku un noturēt viņu uzmanību, jo skaidrs ir tas, ka mēs šobrīd dzīvojam milzīgā informācijas laikmetā un ir daudz dažādas opcijas, ar ko piepildīt savu brīvo laiku, ko darīt brīvajā laikā, kur piedalīties, kur nepiedalīties, kur braukt. Un ticiet man arī, piemēram, mēs šodien šeit esam tiešām liels skaits cilvēku un visu cieņu par to, bet jautājums ir, vai ja pēc 2 nedēļām atkal mēs izsūtītu ar mazliet savādākiem jautājumiem līdzīgi tipu šādu tipu konferenci, vai mēs savākt tieši tikpat daudz jauniešu. Un ja tā ir tīpaši, piemēram, kā manā gadījumā, pieredze ar politiskās partijas šīm jaunas organizāciju un darbu ar jauniešiem tur, tad, piemēram, pirmajā reizē tu savāksi 30, 40, 45 cilvēkus ar sarunu ar premjerministru, vai sarunu ar kādu ministru, vai Saeimas deputātu, Eiropas parlamenta deputātu, vai kādu nozares speciālistu. Visticamāk, 2 nedēļas vēlāk atnāks pa 10 mazāk, ja ies tādā pašā konceptā tālāk. Vēl 2 nedēļas tālāk. Tur jau būs labi, ja 10 cilvēki vispār atnāks, jo cik ilgi var darīt vienu un to pašu. Un tas galvenais izaicinājums kā cilvēkiem, kas piesaista jauniešu politikā, ir tas, kā to politiku viņiem padarīt interesantu. No sākuma parādīt tos dažādos ceļus politikā, un tīpaši politiskas partijas jaunas organizācijai. Tas ceļš ir tāds, ka skaidrs, ka visi nebūs politiķi. Tam arī nav jābūt tam uzdevumam. Tāpēc, piemēram, no mūsu pieredzes, mēs arī nemaz neliekam stāties partijā, jo tas būtu absurdi prasīt jaunietim uzreiz stāties partijā. Tīpaši zinot Latvijas sabiedrības šo tādu, gribētu teikt,
aizspriedumainība pret cilvēkiem, kas ir partijās, tad arī bieži vien no jauniešiem tas pirmais ir, bet man taču es uzreiz neskaitos partijā. Un tas ir tas pirmais, un otrais caur dažādiem mehānismiem, caur spēlēm, caur tā saucamajiem workshopiem, caur tāda paša tipa diskusijām, caur konferencēm. Tu tam jaunietim palīdzi atrast to savu vietu tajā politiskajā kartē. Vai viņš var būt vienkārši politikas vērotājs, vai viņš ir būt tiešām pats politiķis, vai viņš ir būt politikas padomnieks varbūt. Varbūt viņš ir būt žurnālists. Varbūt viņš saprot, ka politika vispār nav priekš viņa, bet tas mūsu visu uzdevums ir it īpaši tiem, kas to cenšas to jaunieti interesēt, viņam iedot to iespēju un noturēt to viņu uzmanību. Un tad jau tālāk, tajā brīdī, kad mēs to esam izdarījuši un piedāvājuši, viss ir atkarīgs no konkrētā cilvēka. Un ar varu tu mīļš nebūsi, bet tu viņam būs parādījis tās dažādās iespējas, tās dažādās opcijas, veicinājis šo te izpratni, un tālāk tad jau to rezultātu mēs tikai varam gaidīt. Un es skatos uz jautājumus no auditorijas. Mums ir ļoti labs jautājums izlicis, kas ļoti izsitās visiem pārējiem. Un par jauniešu vēlēšanu samazināšanu. Vai vēlēšana vecuma sliekšņa samazināšana 16 gadiem varētu motivēt jauniešus interesēties par politiku vairāk? Nu, no šī jautājuma es pieņemu, ka nevarēsiet izbeigt. Un skatos, ka pasakot šo jautājumu, arvien vairāk cilvēks spiež to laika pogu. Tas nozīmē, ka cilvēki vēlētu dzirdēt šo atbildi. Un varbūt kādam no jums ir komentārs par šo. Mums varbūt iesākšu, un tad pārējie dalībnieki var turpināt. Bet man uzreiz ir jautājums, cik no jums šeit ir pilngadīgi, kas ir piedalījušies jau vēlēšanās? Jā. Ok, tad es redzu, ka apmēram puse, varbūt mazliet labāk, varbūt mazliet vairāk. Vienkārši arī es atceros to savu pieredzi. Man sanāca tā, ka bija, manuprāt, 12. Saeimas vēlēšanas tajā gadā, kad man palika 18. Šobrīd man ir 27, un tagad jau atskatoties, tas principā nav vēl pagājuši pilni 10 gadi kopš tā brīža, kad bija tās vēlēšanas, un tajā brīdī es atceros, man arī likās, ka es ļoti labi orientējos Latvijas politikā. Tā bija tā brīža sajūta, es jums godīgi stāstu, man likās, ka es esmu salīdzinoši liels eksperts un arī tīpaši vienaudžu vidū. Un teikšu godīgi, man ir kauns par to, par ko es nobalsoju tajās vēlēšanās. Un tā ir tā realitāte. Tas varbūt, ja jūs pie manis pēc tam pienāksiet, es jums privāti pastāstīšu, par ko es nobalsoju. Un tā ir tā realitāte. Protams, ja mēs skatāmies uz to, vai tas veicinātu kaut kādā mērā šo te jauniešu iesaist, es domāju, ka tīpaši pirmajā gadā, ja mēs šo slieksni nolaistu, gan jau kā aiziet vairāk jauniešu nobalsot, bet cik tas lēmums un tā viņu izvēle būtu kvalitatīva, tur, es domāju, mums ir vieta vēl diezgan daudz diskusijām. Tā vienkārši es no savas pieredzes uzreiz saliku kopā, tā kā jādurēšu pārējā arī. Man arī nedaudz pieredze ir šajā jautājumā tādā kontekstā, ka mēs klasē par šo diskutējuši esam, un man neļaus samalot man klātesoši skolnieki, ka par to ir daudz runāts, un tas interesantākais ir, ka jaunieši nemaz tik viennozīmīgi nav, ka jā, vajag no 16 gadiem vēlēšana tiesības. Arī tur domas dalās, un jaunieši paši atzīst, nē, viedoklis nebūs pārdomāts, vai tieši otrādi vajag obligāti, lai mēs ātrāk kaut ko varam sākt darīt. Tā kā šeit ir būtiski saprast īstenībā, ko paši jaunieši domā, vajag, nevajag. Mēs jau pieaugušie varam diskutēt, bet viņi paši vēl nav noformulējuši, vajag vai nevajag. Tā, lai būtu noteikti pārsvars vienā vai otrā pusē. Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Dāvis jautāja, cik no jums ir pilngadīgi. Mans jautājums būs īstenībā, cik no jums atbalsta ideja par to, ka no 16 gadiem vajadzētu vēlēt? Cik neatbalsta? Ziniet, es pat kolēģi panelī neļaujiet man samaloties. Man liekas, ka ir drusku vairāk, kas neatbalsta. Ja plus, mīnus, puses. Man liekas, ka ir bet, ar mazu pārsvaru, vai ne? Lai vienkārši es neuzdotu kaut kādu, kā es saku, savu redzējumu par patieso. Tā kā jūs sakat, tā arī ir, ka laikam nevienam līdz galam tā pārliecība, ka tas ir pareizi, ir.
Ir viena lieta, ko es gribētu teikt. Mums ir ļoti daudz un dažādi interesanti ierobežojumi. Vēlēt, mēs sākam no 18 gadu vecuma, alkoholu iegādāties šķiet no 21. Tagad vēl 8, bet jūs taču, tagad tabaka, es atvainojos, gan jau jūs nonāksiet arī tur saimā līdz alkoholam. Esmu gatavs. Esat jau, nu redziet, man drusku sajuka, jo es zinu, ka man, laikam nākamnedēļ no saimas sūtīs tabakas likuma grozījums izsludināšanai, tāpēc es atvainojos. Valsts aizsardzības dienestam arī ir savs laiks, un tas nav no 16 gadu vecuma. Manuprāt, tā diskusija varētu tiešām būt pirmām kārtām par to, kā mēs tiešām skatāmies uz šo lietu kompleksi. Kāpēc tad, piemēram, es zinu, es neaugšos politiskajā diskusijā, nav tā, ka Latvijas valsts prezidents ir augstākā politiskā amatpersona. Latvijas valsts prezidents saskaņā ar Satversmi ir absolūti bezatbildīgs. Viņš politisku atbildību nenes par saviem lēmumiem, teiksim tā. Bet, ja nopietni, es redzu, ka ir šī diskusija sākusies. Un es īstenībā domāju, ka ir labi, ka ir partijas, kas šo liek galdā. Un liek galdā, bet es atceros, ka pat redzot, man šķiet vienas partijas pārstāv šeit, kas šobrīd runā par to, ka vajadzētu piešķirt vēlēšana tiesības pašvaldībās un Eiroparlamentā no 16 gadiem, bet man šķiet, ka priekšlikums par nacionālām vēlēšanām nav izskanējis. Man ir jautājums, kāpēc? Tad ir jautājums, kāpēc mēs runājam, teiksim, par pašvaldību. Vienā ziņā es saprotu, jo tad, kad es pirmo aptauju rīkoju, jūs paši lielākā daļa nobalsojot, ka pašvaldība jums ir vistuvāk, lēmumi, kas skar jūs, kaut vai skolu jautājumu, kas tagad arī ļoti aktuāli, slēgt, neslēgt, attīstīt kaut kādas lietas, lielā mērā ir pašvaldību jautājumi. Eiroparlamentu vēlēšanas, nu tas ir arī interesanti, tur ir tie 16 gadi daudz kur minēti. Es zinu, ka Igaunijā tāda diskusija notiek un diezgan tālu jau. Bet tad ir jautājums, vai tad mēs to attiecinām uz visu vēlēšanu procesu, ja nē, tad kāpēc uz vieniem jā, otriem nē. Tad ir jautājums, ko mēs darām ar citām lietām, kas ir saistīti kaut vai ar vēlmi sargāt mūsu pašu veselību, šie paši liegumi par tabaku, par alkoholu. Jautājums par dienas bruņotos spēkos, lai gan tur, protams, vienmēr var teikt, ka ir iespēja būt jaunsargos, var doties dažādās citās programmās. Mans viedoklis šobrīd ir tāds, ka es personīgi nedomāju, ka tikai tiesību piešķiršana balsot no 16 gadu vecuma veicinās lielāku aktivitāti. Man šķiet, tur ir citas lietas. Un tas, ko Dāvis teica, jā, taisnība, tad, kad man bija 15 gadi, tas bija atmodas laiks, tas bija 88. 89. gads. Ticiet man, es biju gatavs Latvijas valsti vadīt 15 gados. Es tagad neesmu drošs, vai viss, ko es daru, ir pareizi 50 gados. Otra lieta, tā pati diskusija par elektronisko vēlēšanu sistēmu. Daudz, kur ir teikts, ka tas ļoti veicinās līdzdalību. Igaunijas piemērs rāda, ka nē. Daudz, kur ir iespēja parakstīties kaut vai tagad Latvija.lv par likumiem, par pret rosināt, nav tur milzīga tā aktivitāte. Pat saimnes atlaišanas referendumu rosina šobrīd nedaudz ir 37 000, tur vēl ir laiks, un tā ir cilvēku brīva izvēle. Bet kaut kā mums liekas, ka tie risinājumi kaut ko, teiksim, pazemināt kaut kādus sliekšņus, viņi uzreiz rosinās aktivitāti. Man liekas, ka nē. Man liekas, ka aktivitāti rosinās pilnīgi kas cits. Ja tā politiķu darbība un piedāvājums būs tas, kas ieinteresēs jauniešus. Bet es apzināti apsveicu šo diskusiju. Es apzināti šobrīd negribu teikt, vai es atbalstu vai nē. Es gribu vienu plašu, foršu diskusiju jūsu starpā un sabiedrībā kopumā. Paldies. Un runājot tieši par, turpinot runāt par jauniešu ietekmi uz lēmumiem, mums ir ienācis jautājums no Elzas. Jautājums prezidenta kungam un Daugaviešu kungam. Vai saimnes deputāti izskata arī jauniešu saimnes lēmumus un pievērš uzmanību tās darbībai? Es pieņemu, ka šeit ir kāds, kas tur darbojās. Principā, tā realitāte ir tāda, ka šis jauniešu saimnes process, viņš principā pašā saimā viņš ir vienu dienu.
uz vietas šī jauniešu saima sanāk. Viņi pieņem šīs rezolūcijas, bet principā tā pati pamatdoma vairāk ir, šī pamatdoma ir saistīta ar to, lai šis jaunietis saprastu, ar ko nodarbojas parlaments. Ka parlaments tā nav tikai varbūt sēdēšana ceturtdienā un balsošana par pret vai apturēšanās kādā šajā lēmumā, jo arī man sanāca piedalīties kopā ar jauniešiem 2023. Gada jauniešu saimā. Pēc skaita, es neatceros, kur tā bija jau, bet skaidrs, ka ne 5. ne 6. Bet jau tas skaitlis ir aizgājis daudz tālāk. Un jauniešiem tika parādīts tas, ka īstenībā tas saimas pamatdarbs un tas, kas notiek darbs komisijās. Un arī jaunieši tika sadalīti, ja nemaldos, 4 dažādās komisijās, kas ir izglītības, ārlietu, Eiropas lietu. Un 4. manuprāt, ka aizsardzība bija 4. jo tieši tad arī vēl gāja šī debata par valsts aizsardzības dienestu. Un skaidrs, ka tajās sarunās ar jauniešiem, arī man kā saimnes deputātam, bet īpaši varbūt kolēģiem, kas ikdienā vēl mazāk, varbūt tiekas ar tādu jauniešu auditoriju, nosēžās tās domas, kāds ir jauniešu viedoklis par vienu vai otru jautājumu. Bet tieši tur varbūt vai šie viņu pieņemtās rezolūcijas jauniešu saimā pēc tam kaut kā tiek tālāk pielietotas saimnes darbā, tad ne, bet tā arī nav šīs jauniešu saimnes pamatdoma kā tāda. Tā ir doma, lai jaunieši iepazītos ar to varbūt deputātu ikdienu un saprastu, vai tas ir ceļš, kur iet vai kur neiet. Mums ir izcila, mazliet atkāpē, bet mums ir frakcijā izcils piemērs, kur mums ir nezinu, vai tas tieši jauniešu saimā vai ēnu dienā, bet mūsu šobrīdējais frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits gadus 12 atpakaļ bija ēnot saimnes deputāti Ingrīdu Circeni. Un šobrīd viņi abi ir kolēģi vienā frakcijā, un Jurēvits kungs vada šo frakciju. Un tas, manuprāt, ir piemērs tam, kā šādi pasākumi, šādas iniciatīvas strādā, un ka tas cilvēkam parāda to ceļu, kur iet, un ka, principā, mums šeit arī viss ir iespējams. Es teiktu tā, ka prezidenta institūcija tieši nesaskarās ar jauniešu saimu. Tā kā tā atbilde šoreiz būs man neraksturīgi īsa. Un runājot par neraksturīgi īsām lietām, tas nozīmē, ka jāsaka, ka šī diskusija ir neraksturīgi īsa, jo viņi ir, diemžēl, jānoslēdz. Un, tiešām vēl nav kāds jautājums. Ir noteikti vēl kāds jautājums, ko mēs varam uzdot. Ir trešais tāds viens no augstākiem jautājumiem, kas tika uzdots, ir tieši prezidenta kungam. Uzprasījos. Vai prezidenta darba komandā ir cilvēks, kuram rūp jaunatnes jautājumi? Kā noris darbs ar šiem jautājumiem ikdienā? Lūgums neatbildēt vispārīgi. Santa, lūdzu. Vēl viena īsa atbilde. Vēl viena īsa jautājuma. Kā risināt jauniešu politiskās līdzdalības un attieksmes problēmu Latgales reģionā? Jā, tas jau ir. Tas gan tagad vēl uz garu referātu. Bet pats uzprasījos. Ziniet, tas, ko es gan gribētu teikt, es esmu kopš es kļuvu par valsts prezidentu bijis vairākos Latgales novados. Un man šobrīd tā politika ir mazliet pret ziemu pamainījusies, ņemot vērā, ka dienas ir īsas, ceļi šur tur ir tādi, kādi ir. Es cenšos pagaidām koncentrēties uz Kurzemes Pierīgas tuvākajiem novadiem, bet es atsākšu garākus novadu apmeklējumus faktiski jau no februāra. Šobrīd pirmdien es dodos uz Olaini, tad ir Tukums, mums jau faktiski tāds plāns ir sastādīts. Un es esmu arī Latgalē, vai tas būtu Krāslavas novads vai Balvu novads, vai man bija īsts iebrauciens. Tā, es tagad uzreiz pasaku, tas nav Latgale vai Vidzeme, es biju Varakļānu novadā, neatkarīgajā Varakļānu novadā, bet es esmu ticies ar jauniešiem, es esmu ticies, protams, ar uzņēmējiem, pašvaldību, deputātiem, un jā, es visur esmu saskāries ar diviem jautājumiem. Kāda ir mana nākotne manā novadā? Bet tad es jautāju, cik no jums ir gatavi palikt novadā? Un, kas ir interesanti, tās rokas pacējās vairāk nekā varbūt dažreiz var redzēt, un tad uz jautājumu, kāpēc? Tāpēc, ka man tēvam ir zemnieku saimniecība, tāpēc, ka man ir interese, teiksim, uzņēmēju darbībā, tāpēc, ka man ir ko darīt, vai man ir kaut kādas
izpratne, ko es darīšu. Daudz saka, es braukšu studēt uz Rīgu, medicīnu, tehnoloģijas, un tad es jautāju, jūs brauksiet atpakaļ, tur ir sliktāk. Lai gan pašvaldības bieži vien sevišķi, ja mēs runājam par ārstiem, cīnās nesliktāk kā lielas kompānijas par speciālistiem, piedāvā dzīvokļus, piedāvā dažāda veida pabalstus. Un tad es arī dzirdu, un es nezinu, kā mums laust to. Man nav labas atbildes šodien, tāpēc arī nevarēšu godīgi atbildēt. Kā laust to, ko es dzirdu visur Latgalē? Rīga par mums ir aizmirsusi. Vienā novadā man teica, pie mums 30 gadu laikā nav bijis ekonomikas ministrs. Es neesmu to pārbaudījis, bet es ticu tam, ko man saka. Man saka, tur savukārt mūs atbrauc pamācīt. Par skolu tīklu runājot, es tiešām esmu mazliet pamainījis savu viedokli. Agrāk es biju domājis, ka viss ir jāizšķir tikai vienam kritērijam izglītību un kvalitāti. Es saprotu, ka katrā novadā tā situācija ir ļoti unikāla un ir jāskatās, vai mēs tiešām varam piemērot tikai vienu kritēriju, kas, starp citu, arī ļoti lielā mērā varētu motivēt jauniešus. Bet man liekas, ka it kā ja paskatās uz tādām investīcijām, šur tur piedodiet, lai man piedod Rīgas pilsēta, lai man piedod viena otra liela pilsēta. Pilsētas novadi ceļa Latgalē ir daudz sakārtotāk, un tur ir daudz patīkamāk būt nekā varbūt tagad stampāties cauri, teiksim, kaut kur Rīgas centra ielā vai vienai otrai citai pilsētai. Bet tajā pašā laikā tā sajūta daudziem ir, ka man nav perspektīvas. Un manuprāt, ka tur tikai ar saukļiem un tikai ar programmu veicināšanu un tikai ar naudas piesaisti nevarēs. Man liekas, ka mums visiem, no prezidenta, Saeimas deputātiem, ieskaitot ministriem, ir vairāk jādodās, vairāk jārunā ar cilvēkiem. Es arī šajos novados tiekos ne tikai ar priekšniekiem, puspriekšniekiem un mazākiem priekšniekiem, bet arī ar cilvēkiem. Un jāmēģina saprast, kas ir tas, kāpēc viņi jūtās atsum, kas ir tas, ko viņi grib dzirdēt. Un tur es jums varu pateikt 3 atbildes. Mēs gribam, lai mums būtu pieejama medicīna, mēs gribam, lai mums būtu pieejama izglītība, mēs gribam, lai mēs varam normāli aizbraukt pa dzelzceļu vai pa ceļu, kur tas ir iespējams. Un atkal, ir ceļi, kur ir vienkārši fantastiski sakārtot, un tad ir pēdējie metri līdz Daugavpilī, kur tu brauc kā par īvi. Arī tur kaut kāda ļoti liela nevienlīdzība. Un tas ir tas, par ko mēs esam runājuši gan ar iepriekšējo valdību, gan šo. Es zinu, ka tur ir, es netaiso šeit tikai pliki lamāt valdību, es zinu, ka tur arī domā. Es ceru, ka mēs visi kopā domāsim ātrāk. Tagad gan laikam jāmet miers. Paldies jums. Aplausus. Īsts paldies par valsts prezidentam, ka jūs ieradāties, par Saeimas deputātu ierašanos un par skolotājas ierašanos. Un es ticu, ka jūs esat dzirdējuši kaut kādu noteikti vērtīgu atziņu par to, kā veicināt jauniešu iesaisti politiskajās debatēs un lēmumu pieņemšanā. Paldies jums par klausīšanos. Tā, jā, protams, arī pateicības dāvaniņas par ierašanos.